Vērienīgai izstādē Baltur 2011 bija plaši pārstāvēta arī Latgales uzņēmēji ar savu piedāvājumu turisma jomā. Latgales daba un zilie ezeri vilina ceļotājus. Aicinām visus vasarā, pavasarī un rudenī, kā arī ziemā, iegriezties pie mums un paciemoties. Mēs startējam ar savu viesmīlību. Šodien mums stendā ir gan Latgales amatnieki, gan māja ražotāji, gan turisma informācijas centru cilvēki, kas sniedz informāciju un prezentē visas iespējas atpūtai, kas ir Latgalē. Mēs tradicionāli Baltur izstādē startējam ar vienotu Latgales stendu, un es domāju, ka šogad mums arī ir izdevies tāpat kā citus gadus parādīt to rozīnīti, kas ir Latgalē tieši šeit Rīgā Baltur izstādē. Vaicājam, kādi būtu šā gada interesantākie apmeklējumie pasākumi Latgalē? Noteikti vajag apmeklēt pilsētas svētkus. Jā. Uz pilsētas svētkiem ir ļoti bagātīgas kultūras un sporta programmas. Tās ir dažādas Latgales pilsētas, un tos visus pa datumiem var apskatīt arī mūsu mājaslapā latgale.lv. Noteikti vajag apmeklēt arī amatnieku dienas, arī tādus netradicionālus svētkus kā Neptūna svētki Ludzā vai aktīvā turisma svētki Līvānos, kas jau katru gadu rīkojas tādus pasākumus, kur var daudz ko apskatīt un arī atpūsties ar ģimenēm. Šogad, kā arī katru gadu, mūsu Valdis Pauliņš no Krāslavas prezentē Latgales keramiku un Latgales keramikas izstrādājumus, un arī no Ludzas amatnieku centra Ēriks rāda, kas ir iespējams izdarīt, ko ir iespējams izdarīt ar mālu. Un mūsu stendā šogad var ne tikai apskatīt un iegādāties šos izstrādājumus, bet arī pašiem izmēģināt roku pie māla izstrādājumu izgatavošanas. Visus mīlu aicinājām Latgalā. Jūsu skaistākos brauģīnus tiešām bijis Latgalā. Teņo, kam ir ko pazavērtīs, ir par ko pazaprīcot.